Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Francijas prezidents Emmanuels Makrons šodien ieradies Telavivā apliecināt savas valsts solidaritāti Izrēlai. Francijas prezidenta mērķis ir arī turpināt centienus izvairīties no bīstamas eskalācijas reģionā. Par to paziņoja prezidenta birojs. Vācijā vairākas skolas un radiostacijas šodien saņēma spridzināšanas draudus, kas ietekmēja arī Berlīnes centrālās dzelzceļa stacijas darbību. No rīta pēc šādu draudu saņemšanas evakuēta vidusskola Bavārijā, draudus saņēmusi arī RTL televīzijas stacija, Vilija Branta ēka un Sociāldemokrātu partijas birojas. Policija atklāja, ka draudi saņemti pa elektronisko pastu un saistīti ar palestīniešu kaujinieku grupējumu Hamas. Sīrijā vakar notriekti 2 droni. Pentagons paziņoja, ka tie mēģināja uzbrukt bāzē, kur atrodas ASV karavīri. 2 vienvirziena trieciena droni ir notriekti, ASV spēkos neviens nav ievainots. Tā žurnālistiem paziņoja Pentagona preses sekretārs brigādes ģenerālis Pets Raiders. Baltijas jūras valstu sadarbības platformas Baltfish nozares augsta līmeņa ekspertu sanāksmē Luksemburgā sagatavots kopīgs Baltijas valstu priekšlikums par nākamā gada zvejas iespējām Baltijas jūrā. Latvijai noteikts samazinājums reņģu nozvejai Baltijas jūrā, tie būs 43%, nevis 60%, kā to rosināja Eiropas komisija. Zemkopības ministrija norāda, ka tādējādi ir izdevies palielināt Latvijas kvotu reņģu nozvejai par 227 tonnām. Arī brētliņu nozvejas kvotai panākts būtiski mazāks samazinājums, nosakot to 10, nevis 23% apmērā. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai domātajos grozījumos patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredz 50% atlaidi hipotekāro kredītu procentu likmēm uz 1 gadu un plāno paredzēt arī hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevu, kuru maksātu bankas. Komisijas priekšlikums paredz noteikt hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevu par kalendārā gada ceturksni 0,5% apmērā no nodevas maksātāja kopējās izsniegto hipotekāro kredītu atlikumu summu attiecīgā ceturkšņa 1. datumā. Pēc budžeta komisijas aplēsēm bankas katru ceturksni nodevas veidā iemaksātu aptuveni 20 miljonus eiro, jeb 80 miljonus gadā, un šie līdzekļi būtu pietiekami, lai sniegtu hipotekāro kredītu ņēmējiem 50% atlaidi. Ja kredītiestāde brīvprātīgi samazinās kredīta procentu likmi par 50%, hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodeva kredītiestādei jāmaksā nebūšot, tā paredz komisijas priekšlikumi. Bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Juhans Okerblums paudis neizpratni, kā šīs prasības ir plānotas piemērot. Kurš par to maksās, kā tas tiesiski darbosies, kā uz to skatīsies Eiropas centrālā banka, vaicā Okerblums. Viņš arī uzsvēra, ka ir grūti iedomāties, kā valdība var piespiest mainīt līgumu ar ikvienu hipotekārā kredīta ņēmēju, kas ir bankai. Tas, kas ir jāsaprot, mums ir līgums ar katru no mūsu klientiem, mums nav līguma ar valdību. Es nesaprotu, kā to var likumīgi izdarīt, sacīja Okerblums. Latgales vēstniecībā Gors izskanēs koncerta programma Zviedru Mocarts un koncerts klavesīnam. Sestdien, 4. novembrī, koncerta programmu atskaņos Sinfonieta Rīga un Ieva Saliete, bet pie diriģenta pults būs Normunds Šnē. Saliete kopā ar Sinfonieta Rīga atskaņos baroka lielmeistara Baha vecākā dēla Vilhelma Frīdemaņa mūziku. Koncerta apmeklētāji piedzīvos arī Andra Dzenīša klavesīna koncerta Strēles pirmatskaņojumu, poļu komponistes Gražīnas Bacevičas koncertu stīgu orķestrim un zviedru komponista Jozefa Martina Krausa simfoniju. Līvānos Rīgas ielā sākti apvienotā velo un gājēju celiņu izbūves darbi, lai nodrošinātu velobraucēju un gājēju drošu nokļūšanu līdz Grīvas aktīvās atpūtas parkam, kuru veido attīsta un uztur biedrība Veloklubs Līvāni sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību. Lūk, tādas ziņas. Šodien studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio